Un tā klāt sacensību trešā un pēdējā diena, kad izšķirsies, kurš būs labākais. Iepriekšējās dienās šķēršļu augstums bija līdz 140 cm. Tagad pirmo reizi sacensību vēsturē galvenajā Grand Prix maršrutā tas būs līdz 160 cm. Kā katru dienu skatītājs iesildīja ar paraugu demonstrējumiem dažādās disciplīnās, gan ar ponijiem, gan voltizēšanā, gan arī figurālajā jāšanā. Tā vaina, kad ir maz profesionālu jātnieku, un ja paskatāmies daudzu gadu atpakaļ, tad tie paši uzvārdi Bricis, Siliņš, Vārna, tie paši arī figurē. Nav neviena tāda ļoti redzama jauna zvaigzne no jātniekiem, kurš varētu, teiksim, parādīt tādu tiešām redzamu labāku rezultātu. Tāpēc mums ir jāstrādā gan pie audzēšanas, gan arī pie treneru sagatavošanas, un šeit vajadzīga liela nauda. Situācija tāda, ka valsts atbalsts zirgaudzēšanai ir minimāls. Arī tērvetē kumeļu iegūšana ir samazināta 3 reizes, kā tas bija 5 gadus atpakaļ. Šis ir ļoti dārgs sporta veids, un šeit ir jāiegulda arī ļoti lieli līdzekļi. Te nepietiek tikai ar entuziasmu vien. Šiem zirgiem ir jābūt ļoti labiem apstākļiem, kur viņus tur, kur viņus trenē, kā viņus pārvadā. Un tā kā jāpiedalās ļoti daudzās sacensībās, sacensības arī maksā naudu. Tā kā mums ir ļoti daudz ko vēl darīt. Un es domāju, ka ar laiku arī viss nokārtosies un viss krīzes pāries un būs zirgaudzētāji priecīgi, kad sportisti sagatavo labus zirgus, startē ar Latvijas zirgiem un viss notiksies. Latvijas augsto līmeni pasvītro arī fakts, ka Latvijā audzētie zirgi ir plūkuši startautiskus laurus. Ir tādi fakti, kad ar mūsu izaudzētiem zirgiem gan vācieši, gan kanādieši, gan tie paši krievu sportisti uzrāda ļoti labus rezultātus, gan olimpiskās spēlēs, gan Eiropas čempionātos, gan pasaules kausa izcīņās. Mūsu zirgs no tērvetes ir bijis labākais pasaules jaunzirga čempions, burtnieks zirgs ir bijis olimpiskās spēļu godalgot vietu ieguvējs un arī uzvarētājs komandas sacensībās Vācijas komandā. Arī šajās sacensībās vairāki tērvetes zirgaudzētavā dzimuši zirgi izcīnīja godalgotas vietas. Šai sfērai jāpiegriež, manuprāt, lielāku uzmanību. Valsts atbalstam šai lietai būtu jābūt. Ne jau vienmēr tā krīze būs mūžīga. Ja? Tas, kad arī šīs sporta bāze ir viennozīmīgi jāsaglabā šim sporta veidam kā pamata vieta, es domāju, ka tas ir mūsu Zaļo zemnieku savienības nostāja šajā situācijā viennozīmīgi. Jau nākot uz šodienas sacensībām, jau bija skaidrs, ka zirga sports nav tas, kur var tik stipri prognozēt. Ja? Un nevienmēr stiprākais uzvar, bet uzvar tas, kurš ir stiprs un kuru pavada arī veiksme. Tieši Grand Prix maršruts bija pierādījums tam, ka sportiskās veiksmes varētu būt arī bijis vairāk. Un tā kā neviens Grand Prix maršrutu neizgāja tīri, tie jātnieki, kuriem bija vismazāk kļūdu Grand Prix posmā, tiem vajadzēja pārlekt. Bija īsāks maršruts, mazāk bija šķēršļu, un tos vajadzēja pārvarēt pēc iespējas īsākā laikā. Un tā, sacensību galvenajā Grand Prix maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 160 cm par uzvarētāju kļuva Igaunijas sportists Tīts Kivicils ar Holandas šķirnes zirgu Torero. Šīs sacensības ir nozīmīgas ne tikai ar mūsu valsts prezidenta klātbūtni tajās, bet arī ar vairākiem jauninājumiem apbalvošanas procesā. Lūk, zirgam tiek pievērsta īpaša uzmanība ar īpašu goda lentu. Arī pašam jātniekam tiek dota iespēja pateikt pateicības vārdus. Un lūk, goda apli, kur jātnieki un zirgi redzami pilnā skaistumā.
No vienas puses maz drusciņi skumīgi, ka nepaveicās mūsu jātniekiem, īpaši es domāju to pa Kristapu Neretnieku, kurš ļoti labi lec tik augsts šķēršļus un neveiksmi, tas, kas zirgs paklupa, ja, liedz viņam varbūt iespēju piedalīties pārlikšanā, jo tad varētu būt, ka viņš būtu godalgoto vietu ieguvējis, un turklāt viņš varbūt arī varbūt pat būtu uzvarētājs. Viss kā būtu labi, bet mazliet nepaveicās šajā maršrutā. Pārāk labi leca un tad zirgs paklupa sistēmā tieši. Tas ir sports, reizēm tā gadās, bet tā ļoti nepatīkam šajā gadījumā. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka nav jāgatavojas nākošajām sacensībām. Kaut ko sasniegt var tikai mācoties no savām kļūdām. Tagad arī tāds sajūta, kad ar šo zirgu esam vairāk sastrādājušies un jau 2 gadus viņi strādāja un jau ir tādi stabilāki tie rezultāti. Vismaz man tāda sajūta un tas jau ir labi. Tieši tā pakāpeniski soli pa solim līdz uzvarai. Kristaps arī atzīst, ka šajā sacensībās bija sīva konkurence, bija sabraukuši reģiona labākie, starp kuriem arī igauņi, kas vienmēr ir bijuši augstā līmenī. Taču arī mūsu līmenis pēdējos 5 gados ir audzis. Iespējams, daudzi no mūsu jāšanas sporta zvaigznes Anda Vārnas bija gaidījuši ko vairāk, taču katrs rezultāts ir rezultāts. Bet ko domā pats 7. vietas ieguvējs? Ir labas emocijas par sacensībām. Sacensības ir kā mājās, ir kā grūti startēt, bet no otras puses ir kā diezgan mierīgi viss noritēja un patīkami. 7. vieta Grand Prix. Apmierināts? Protams, laikam nedrīkst būt apmierināts, bet